Zviedrija ir sākusies. Tagad es gribu nošķēt ritenā pie zīmes. Ir māciņi, diemžēl. Līdz ar Zviedriju. Kalni nekur nav uzkuši. Izrādās arī viņiem kaut kas ir rokai, kādu kāpliņu mums iedot. Arī tas, ka smašā grantene, kā jau Armands minēja, ir pat viņam līdzināk kā Latvijas asfalts, kā ceļu viņi ir sataisījuši labi. Māči. Lūk, tur arī mūsu pirmais Zviedrijas viests. Askisjoni. Tas, ka nekas daudz ziņā nav. Es skan kā. Zem gan tuvojamies, ja mūsu naktsmītnē. Labi vien ir, lai projām turpina līt. Jau tomēr ir tad pievakar mēs nopietni, tā kā es domāju, ka būs labi, ja mēs drīz šodien arī nobeigsim. Labi, šodien es 122 km piebeigti, esam jau Zviedrijā un paliksim teltīs beidzot, bijot kā laiks. Tas nāk, samaksāja 13 eiro par mums abiem, tā kā diezgan sakarīga cena. Armand, kaut ko teiksi? Nē. Ok. Šodien es esmu izsmelts. Bija tāda kārtīga grantene arī tagad robežas jāieprovēt, kā lietas arī visu laiku gandrīz vēlīja. Tas tā bija jautri pēdiņās. Tas pagaidām viss. Šāda būs mūsu tautspilsētiņa. Te gulēšais Armands. Šādā apkārt. Reiz teltī šeit ceļojumā. Es jau Norvēģijā izbraucam cauri, bet tikai tagad Zviedrijā notikam. Labrīt! Ir 7. ceļojuma diena, pirmdiena, 8. jūlijas. Pulkstenis ir aptuveni 10 minūtes pār 8 no rītā. Un pēc ietot pirmās nakšņošanas teltī esam gatavi normāli un kalpam cauri Zviedrijai. Līdz galamērķim Līdenshamnas ostā ir aptuveni 493 km. Šodienas plānā ir veikt diezgan pēc iespējas lielāku progresu tajā virzienā. Aptuveni 140–150 km jāstāv. Daudz, ļoti daudz. Diena gan solās, bet laba, dējai saulaini. Varbūt vienīgi pēcpusdienā varētu arī nolīt. Varētu arī nenolīt. Jā, tāda iespējamība. Jā, tātad, ko vēl pateikt, jā, pulkstenis 7 minūtes pār 8, šobrīd ārā ir aptuveni 13 grādi. Dienu vajadzētu pakāpties līdz kādiem 18. Un tad jau beidzot ar laiku sākam kārtīgi baudīt Zviedriju. Pirmā pilnā diena tomēr uz Zviedrijas ceļiem. Aiziet, braucam. Šodien patīkam agri jau 10 minūtes pār 11. Ir sasniegti 50 km atzīme. Šobrīd arī virzamies cauri tādai
Pagaidām lielākais Zviedrijas pilsētā, kurā sanācis būt Ričaku. Tā ir Arvika, kas ir aptuveni, es domāju, Latvijā salīdzinām ar kādu Ogri vai Jēkabili. Tāda liela pilsēta. Jā, patīkams saulēns vēl joprojām par laimi. Samērā silts. Turpmākā diena solās būt diezgan labi. Pirmie iespēja par Zviedriju. Kā jau Zviedrija katrajā pagalmā principā ir vai nu Volvo vai Saab mašīnas. Es teiktu, 30–40% no visām Zviedrijas mašīnām ir tikai no šīm divām markām. Kā tas tā. Nu, tagad mēs vakstamies uz Zviedrijas šoseju, ja principā šauru katrā virzienā viena joslas ceļa ar mazām apmalītēm, žodziņiem pa vidu. Tā nav kur likties, ja mašīnas lido garām 100. Es uz trīs šosejas nobrauktu, ja tik ceļa kreisajā pusē ir tāda, ka jāiziet tādā likmiņā pa labi. Tad vismaz šeit ir jāgaida līdz šķēršot ceļu. Kā, principā, nevis vienkārši nogriezies pa kreisi, bet tu ej novienās no šosejas pa labi un tad tiec pāri kreisi. Jocīgi tā, bet, principā, laikam jau tā mazāk tiek bloķēta satiksme. Bet laime satiksme šobrīd nav pārāk liela. Pirmdiena, dienas vidus gandrīz, vai kā visiem vajadzētu būt darbā. Kaut kā tā. Nu ko, pateikšanas domas bišķi godīgi. Kaut kā šķiet, ka šis ceļojums sācis zaudēt savu jēgu. Principā, tagad vienīgais, ko es daru, katru dienu jau 7. dienu pēc kārtas ir pamostos, sakārtojos vienkārši mīnu kapāju līdz labi vēlai pievakarē. Bieži vien izmirstu lietu un baudām galīgi tas nav. Vēl tad kāds kalns, kā piemēram tagad ir. Un principā sanāk tā, ka man tagad ir nevis vasaras brīvlaiks, man 2 nedēļas ir 7 dienu darba nedēļa. Jo reāli uz Ričaku es esmu katru dienu, aptuveni 6 stundas. Šodien jau 4 stundas 8 minūtes. Un vēl diezgan daudz ko braukt. Tā kā pat pārstīs to skaitu mierīgi. Jā. Kā sakot šo ceļu, likās, ka būs tāds baudāms mierīgs pasākums, kurā var, nezinu, kaut vai kādā dienā nobraukt, nezinu, kaut vai 50 un vienkārši tā patusēt mierīgi, pasteigt apkārt. Izrādās, nē, katru dienu, nes kāpēc. Mums vajag triekties kaut kur, sazin, kur pie viens iztriekt dzīves jēgu. Un tai pašā laikā šis arī saka izvērsties par diezgan dārgu prieku, jo jāpār pusdienas, brokastis, vakariņas, nakts mājas jāmeklē. Nu, tur naudiņa diezgan aiziet šajā visā, protams. Jānolāk. Vēl pirms šī ceļojuma visa pakošanās arī nebija nekas lēts, bet tagad tērēties visus šos tēriņus tam, lai es mītos uz 10 km/h augšā kalnā pa Zviedrijas šoseju, kur skati ir tādi nekādi. Priekš kam bija jāvērts, priekš kam man šito vajadzēja. Kā, vienīgais, kas man iepriecina tas, ka, negluži iepriecina, bet pēc apmēram 50 višķi vairāk kilometriem būsim Karlstadas pilsētā. Tā solās būt diezgan skaisti. Protams, līdz tam vēl projām arī ir krietni daudz pēdāju mīnieni, lai tur tiktu. Tur būs blakām Vārnena ezers, kas arī solās būt diezgan iespējīgs. Kā tas tā labi, bet citādi vienkārši kapus, graujošs, morāli graujošs kapus. Galva jau ir pilnīgi ar čupā, viens motivācija celties no rītiem, dafīgi nekāda. Brutāli. Jātiek uz Latviju vienkārši. Tad jāsēž stīvā. Tagad mums sanāk braukt caur kādam remontdarbu posmam. Tas nozīmē, ka uz kādu brīdi šis ceļš vispār pilnībā nobaķēts. Par laimi mēs vēl tikām cauri. Vienkārši katrā galā ir cilvēks ar sarkanu karodziņu, kurš ik pa laikam nobaķēs satiksmi pilnībā, lai tu var padarīt darbus. Mums to izvēl cauri. Citādi es pie viņam būtu jāstāv, tur jāgaida parķī kādas 10 minūtes, kad tas tāds. Kā tā. Tukšs šosei.
Ieaubjām 80 km šodien nomīt. Divās iepriekšējās dienās jau 100 un pāri. Jā. Bez vēl vairāk. Kalni joprojām ir skarbi. Kur pretējā virzienā nostopētās vietas satiksme. Normāls korķīts stiepjas. Tā mums vajag, nevajag tie nebūs zels. Šķiet, kā pagaidām viss, bet ir tālumā. Šāds, ka vēl ir diezgan nopietna rinda ar mašīnām. Kā jā. Zinu, kas tomēr apstiprinās šādos braucienos, kuros es vienmēr principā valkos, nezinu, 200 metru šai Zarmandi. Tas, kas tomēr esmu solo braucējs, man labāk patīk plānot savus maršrutus, braukt savus braucienus savā tempā. Tad tā bauda ir reāli ir kāda. Tagad vienkārši tiesties aizmugurē jau 5 stundu no vietas, nekas tieši forši tas nav. Man tomēr jākontrolē. Savu braucienu jāveido, jāsako citiem. Tātad sāk ļoti spēcīgi līt, kā arī zem tiltums sanāca apētīt ceļus ar Armanu, sanāca to padarīt, un mēs sapratām, ka tālāk uz priekšu, pat tur lielo šoseju, ja mēs turpinātu, tad būtu ātra gaitas šoseju. To arī galīgi gribēja atbraukt, tīpaši arī šādām tāpēc nogriezāmās tos vēl mazāk. No viens šosies nogrēmas, un es uz otru šos vēl pareizāk sakot, nav īsti mazāks ceļš. Bet, jā, pagaidām tur tikojam sameklāt pizzeriju. Tur kaut kur tālāk kodā uz nākošajām miestām, man liekas. Tad pēc tam ir teorētiska opcija braukt ar vilcienu, nogrēst pēc gabaliņu, tad bišķi nebūs tur jāmāk. Var jau arī nebraukt ar vilcienu, var jau arī vienkārši pagaidīt līdz pārējos un turpināt rīkot. Pagaidām tas tā. Pulkstens ir aptuveni 3 pēcpusdienā vēl nedaudz ārā līst, bet arī šodien ir notīcis 100 km uz Riču, kad pieveikti. Jau trešo dienu pēc tās stāvā labīs. Plāns gan tagad ir tāds, ka tā kā līdz mūsu naktsmītnei vēl būtu teorētiski kādu kilometru 60 un ir ātrākais ceļš, kā uz viņu tikt, ir tie 60 gan varbūt par kādiem lauku ceļiem, bet teorētiski beigā līkumošana sanāk pa bānu vienkārši ātrāk, bet plāni braukt mēs negribam. Tāpēc mēs ieprovēsim Zviedru dzelzceļu. Kā? Gan nav jāspaso kā tik līdz vietai īsti, bet tur vajag riteņiem kaut ko atsevišķi piepirkt vai nē, bet iekāpsim vilcienā, tad sapratīsim kāds viss. Nē. Ko lietas mūs laikam tomēr ir pieveicis, tāpēc ņemsim un nogriezīsim cik kādas 60 km ietāpam vai vairāk. Mēram 60 km ar vilcienu. Varbūt, ja mums nav biets vēl, mums nav nekas samaksāts, cerēsim, ka tiksim kaut kur. Schön. Das wird wohl. Ja, muss aizmuguri dann. Okay. Ta längst där borta. Zanāks prāts. Nu ska vi se. Det är lättare här. Wow, lift. Any notes? What? English, please. Where are you going?
To Kristina Kristen Ham. came. Christina Ham, yes, Yeah. you can put it here. We need to pay an online for ticket, yeah? Yeah. Thank you. Ko, 51 minūte atcēdējām vilcienā. Tagad līdz mums māmiņam no stacijas ir 4 km. Kaut kas vēl vieglā jānopērk. Tad arī diena būs beigsies. Jā, kur man cimdiņi ir? Es nezinu. Nu ko, šodien nobeidzam šādā jaukā mazā istabiņā, esmu kā lauku mājā. Apbraucām 100 km, tad apmēram 70 ar vilcienu un vēl 5 km šeit. Tā kā kaut kā tā man gāja smagi šodien, gan morāli, gan fiziski. Nezinu, ar manam droši vien viss bija viegli, bet nu šodien Viegli jau nē, bet šodienas ceļi pa šosei braukt nav interesanti. Tas gan, jā. Nav motivējoši. Jā, tam es piekrītu, jā. Ļoti tāds grūti braukt, vienkārši sanāk taisna ceļu, vienkārši ņem un brauc un tas. Vienkārši kāpā visu laiku. Tas nav forši. Jā, piekrītu. Kaut kā tā. Nav, šodienai tas viss. Labrīt! Ir jauna diena sāksies, pulkstenis ir 6:42, tā kā ir super agri diena. Tam ir iemesls, un iemesls ir steiga. Šobrīd steidzamies 82 km apmēram uz, es pašteikšu, kā sauc, Hallberga? Nezinu, Hallberga, jā, uz Hallbergas pilsētu. Tas tāpēc, ka mums ir viens jāpaspēj uz vilcienu. Vilciens ies uz Stokholmu, jo mēs sapratām, ka turpmākais ceļojums ar Zviedriju mums būtu vienkārši bijis gar autoceļiem. Tāpēc nebūtu bijis tā baudāmāk, kāpēc vienkārši izlaidīsim pa postu, paņemsim vilcienu uz Stokholmu. Tāpēc tieši no Hallbergas 82 km tāls dzelzceļa pieturas, no kuras vilciens attiek pēc aptuveni bišķi pār 5 stundām. Jo pēc būtības ir jau arī vilciens uz Stokholmu no tāpat 5 km tālum esošās Kristina Hamas. Tam ir īstenībā ļoti labs iemesls. Redziet, ir Zviedrijā vilcienu pārvadājums veids vairākas kompānijas. Šim stāstam gan svarīgs tikai divas, SJL un Malag Trans, tā viņi sauc. Bet pat ja SJL ir principā galvenais lielākais transporta pārvadātājs Zviedrijā, viņu vilcienos nedrīkst ar ričukiem, tas ir stulbs. Tāpēc mums ir jābrauc uz Hallbergu, kurš iet reģionālā mazāka līnija uz Stokholmu, tad brauksim ar ričuks iekrāmēt tajos vilcienos, ar Malatranu. Jā, vilcienos. Tā jā, jāminien ir tie 80, vienkārši tāpēc, lai brauktu ar tādu vilcienu, kurā var ričuks aiziet. Nu ko, tagad arī Zviedrijā pirmoreiz šeit ceļojumā šķērsām no robežas un iebraucam Örebro lēnē. Iepriekš bija Varmslandes lēnē. Šodienai gan vēl diezgan daudz kāpāšanas priekšā, pat ja galvenmērķis ir šai pašā Zviedrijas lēnē aiziet.
Līdz sacējumam vēl ir kādi kilometri 30. Labās ziņas tādas, ka šī laikam beidzot ir tāda pirmā īstā vasaras diena. Ārā jau ir daļai saulains un diena sāk iesilt un īstenībā šeit pat šodien sola plus 25. Laikam jau, ka mums priekšā beidzot ir kaut cik sakrīgi patīkami labām diena. Laikam sāk ziņā vismaz. Redzēsim, kā būs ceļiem vēl. Viss var notikt. Jā, ceļiem uz staciju par laimes sanāca pabaudīt arī tādu diezgan skaistu Zviedrijas skaltu ainavu. Tiešām atgādina Latviju skaists dienu, tāds vējas silts, augi. Skaisti. Diena īstenībā šodien sāk palikt ļoti skaisti. Saulains paliek vēl siltāks. Un mums skaista lauku krāntene. Skāns gan te. Jā, dieniņa šodien ir jauka. Stacijai gan vairs galīgi nav tālu. Es teiktu kāds 20 minūšu brauciens. Tātad esmu nonākuši Hallsbergas stacijā, nopirkuši biļetes. Vilksimies uz Stokholmu, apnika braukt garš Zviedru šosejām. Vilcienam gan vēl 50 minūtes, kā jāizdomā kaut ko padarīt. Jā, skaista diena šodien vismaz. Tas pagaidām. Rekur ir mūsu mīļais Malērtāks. Tas, kurā par rīčkiem nav papildus jāpiemaksā pat Stokholmas centrālā stācija. Super. Ja, spēc pogu. Kas tu? Tev kaut ko nesaka? Tev pusi nav vēl? Es tam nemanāju. Rekord, par šeit? Nē, tā. Tur, kurš ir otrā pusē. Vēl vairāk neftīt, spraudz nevēlaks. Nē, aizgāja. Kāņi bija slūks. Viņi strauji vēl? Nē, tad droši vien nav. Vietas. Kas ir? Es domāju, ka viņi bija mājās sprādis. Es to vēl ar kaut ko piesīšu vienkārši. Sprādzēts. Stokholmai. Viņš bija jāsēž blakus bēdam, kurš nedaudz apvērmās, bet citādi brauciens labs. Patīkams, vilciens labs. Skaisti. Tur jāreiz. Forši. Baigā ātri vilcienā mēs braucam, tur ir ekrāni, viņš šobrīd rāda 200 km/h, kāds stunās arī pagadās. Normāls vilciens. Mums arī Latvijā tādus vajag.
Varētu no Liepājas uz Daugavpili. Jā. Sakura braukt. Jā. Siguldā varētu. Siguldas dzelzceļa tunels tiesīgi. Visu dabu izbojāt. Labdien, dāmas un kungi. Pulkstens ir 2 minūtes pār 2. Esam nonākuši Stokholmas centrālajā stācijā. Es vēl arī iznogājos vēl pacēlā. Nekas? Un man kas ir vainas stūrēm. Pēc vēl esam izbaksījušies no stācijas, dabūjuši visu gatavu ričkiem. Atnākt Stokholmā. Zviedrijas galvaspilsētā. Ļoti jauki. Mērķis tātad ir aptuveni 7,5 stundām nobraukt 62 km, būs vēl nedaudz apskatīt pilsētu. Kāpēc tāds laiks pēc tāda distance? Tāpēc, ka 9:30 vakarā no Nīnesvamas pilsētas tik lielā attālumā no mums attiet Rāmas uz Ventspili. To mēs ļoti gribam paspēt. Tas nozīmē, ka mēs dienu ātrāk tiekam atpakaļ Latvijā. Tā kā pabādām Stokholmu un pamazām virzamies uz Dientiem. Aiziet. Laikam prasās kāds timelapse, ne? Jāparāda jums arī Stokholmu. Aiziet. Stokholma izrādās diezgan kompakta pilsēta, kā varētu teikt, jo vien 13 km no tās centra ainavē ir šādi. Tiesa, esam nobraukuši tikai 13 km no Stokholmas centrālās stācijas, kas principā arī atradās pašā pilsētas centrā, un šo īsti par miljonus cilvēku pilsētu vairs nevarētu saukt pēc šāda skata. Tad vēl celiņu infrastruktūra gan tur jauka. Visi pagaidām principā ir bijuši šie celiņi. Es tās, ka šis turpināsies vēl labi tālu uz priekšu. Ļoti jauki. Nu ko, tikko par 124 eiro nopirku prāmi Nīnesvamas uz Ventspili, un par tiem 124 eiro, ko mēs dabūnam vienkārši pāršot pāri jūrai uz krēslu. Vienkārši nav kā īsts sēdēs krēslā. Skarbs tans te. Nu neko, jā, Rāmas attiek pēc viņš mazāk viņš mazāk par 4 stundām, tā nesteidzīgi. Jā, nomītu vēl 20 km līdz ostē. Kā tālāk apkārtā. Šikniekā tiekās. Prāmjūrs čils un tad mazāks čils, jo mēs tam ieradīsimies Ventspilī un Ventspilī nedzīvā. Ļoti daudz riteņbraucēju šiem ceļiem, šitais variņš, kas paškai garām jau ir. Nu, pirms viņiem jau ir bijuši daudz, teiksim tā. Pirms popārs riteņbraucēju maršruts īstumā jau no paša Stokholmas riteņbraucēju. Tomēr bijuši diezgan daudz. Forši. Prieks, ka viņiem te ir arī ļoti sakrīgi velo infrastruktūra. Jā.
pēdējās vakariņas Zviedrijā. Un es izmēģinu Zviedrijas klasiku banānu pizzu. Arman, ko tu esi paņēmis? Oslo pizza. Zviedrijā, Norvēģijas pizza. Okay. Viņam tur ola virsū ir. Ola, bekons. Jā, un tad kādu vēl gaisa griezt. Arī labi. Man arī, manējā diezgan patīk, kā malči. Ko? Tu vai mēs ostēji? Principā līdz Prāmenbogam ir bišķi pār 2 stundām, bet, aizbrauks pastīsies. Kā patērēs laiku pastīšos. Uz Prāmu, viņš vietā. Ja pamazām kaut ko sadomās, ko darīt tajā laikā. Jā, kā tā. Tad arī kravs, mums tur ir reizes rodās. Mūsu Prāmas Stenolēns ir to uzraksts. Visu kravs konteineru visādi. Mums kaut kas tur notiek. Tagad otrdienas vakarā, bet tā vispār gan jau, ka darbs tur notiek. Es nezinu, kas ar guldu, bet jā. Labi, rācam skatījis Prāmu. Tagad ripojam pakaļ autobusu, tad tikt iekšā uz kameru runāju. Jā. Tikt iekšā ostā, tikt iekšā kuģi. Atsevišķās saistītas ir savu. Interesanta situācija. Kuģis. Sakam jādod, es šau. Wow. Ko Armand pasacina kaut ko par šodien? 147 km kopā pa abiem braucieniem. Tik vien? Laikapstākļi šodien beidzot bija tādi patīkamāki, tā kā kaut kā tā. Izrādīsim kuģi kamerā. Jā, mēs tā. Jā, kaut kā tur cik nezinu. Jā. Vēl bišķi Latvijā jāpakapā vai uzpirkt. Bet jā. Paldies par ceļojumu. Bija forši. Jā. Labrīt visiem! Ir 5 minūtes pār 7 no rīta. Mēs esam Ventspilī, Latvijā. Protams, Ventspilī es nedzīvoju. Šodienas mērķis ir tikt atpakaļ mājās uz Uzšķeli. Pirmkārt jau pēc Tukuma stacijai, un tur viens vilcienu, un tad jau no Rīgas skatīsies, kā tālāk priekšu par vilcienu. To vēl nav skaidrs. Bet jā, esam Ventspilī. Ventspils ir lielākā pilsēta, kurā es neesmu bijis arī. Tad, man liekas, tas tituls varētu pārēt Kuldīgai. Jauki, reiz būt atpakaļ mājās. Dodamies uz pilsētu, tad jau tālāk. Ko, oficiāli vēl gals ciemā no Armandas šķīries. It kā jau viņam galvenais šobrīd tāds pats, Tukuma 2. stacija, tāpat kā man. Bet lieta tāda, ka tomēr neskapēc grib paspēt uz vienu vilcienu, uz kuru es redzu, ka man varētu arī nepietikt tempi, lai paspētu. Kā jā, principā, zikār. Es sapratu, ka ar Varakjānu novodu velo braucienu uzvarētāju es neesmu vienā līmenī. Viņš aizmēr daudz strājāt uz priekšu, es tad aizmēr vilkšos, pabaudīšu vairāk. Jā, redzēs, vai paspēšos ar uz to vilcienu, varbūt vēl. Gan jau, ka nē, bet
kaut kā tā oficiāli mēs jau atvadījāmies. Tāda ir beigusies. Labi. Beidzot 300 bija. Jauki. Ko pateikt, jā, katastrofāls simnieks. Brutāli pārkarsme. Kā arī, manuprāt, man ir sasiesis ceļš, kā tas, jo palēnāja procesu, ibumetīnas vismaz diezgan palīdzēja, bet tikai tā nepatīkami jūtams. Un, jā, ņemot visus šos faktorus kopā, vismaz pirms kilometru tikko biju skandavas pagriezienu cirkulītī, paņēmu vēl skoltā, vispār gar stāvokli, bet jā, kopumā kopš izbraukšanas no Ventspils ostas ir pagājušas 6 stundas un 52 minūtes gā. Katastrofāli lēna kustības priekšu, bet, nu, progress ir progress, kā nekā. Tā kā, ko pateikt, neko pateikt nevar, tāpēc labāk paklusēšu, velkamies uz tukumu. Pēc 106 kilometriem tomēr mans ceļu sāpes ir izrādījušās par daudz, es tiešām vairs nevarēju viņas izturēt. Kā tagad vairs nav tik traki kā bija. Vecākie tomēr tik izsaukt īsmā, viņi paši piedāvājās vairāk nekā es, bet jā, gan karstums, gan ceļu sāpes. Visi šīs slodzes tomēr man laikam ir par daudz kaut kā. Tādas skarbas beigas ceļiem, un tagad man tiešām tūlīt pat savāks mašīnu un ar to ievisu mazveities. Nu, secinājumi kaut kā to vienam. Jā, laikam ir pavis vairāk mums par šo braucienu. Es teiktu, ka Norvēģija noteikti ir atskatījāt. Bet Zviedrija pat nav nekas tik ievērojams. Zviedrijā, man liekas, tikai pilsētas ir iespējīgas, bet Norvēģija jāredz visi. Laikam tas iepalēm tad visi. Paldies par skatīšanos. Un tā.